Aibars Smagars, tas drastiskais onkulis, kas piespiež visus maksāt par Latvijiem, domē, valdei un pārējiem. Un tas arī attieksies arī uz jums. Šodien nākot iekšā jūs esat iegādājušies ieejas biļeti pa vienu latu. Tas ir speciāli to, lai mēs sektu tos izdevumus, kas šeit ir saistīti ar mūsu pilnsapulci. Man ir jums arī piedāvājums vēl trakāks. Ja. Jūs redziet, visiem jums ir materiāli iedot. Tie visi maksā naudu. Ir piedāvājums tā, izejot ārā pārtraukumā, varbūt iegādāties vēl divas biļetes, kas seks tos visus materiālus izdevumus. Tas būtu ļoti loģiski, tā vajadzētu. Jo valde un dome visi ir iegādājušies par 3 biļetēm, daži biļetes par 5. Erika Onkulis, viņš ir 5 iegādājušies. Jā. Man ir jāstāsta par saimniecisko darbību, jo es esmu būtu Gārliešu vietnieks. Protams, ka mani ieguldījumi šeit nav tik lieli kā mūsu valdes un domas darbs, un arī, ko es gribētu uzreiz pateikt, mīļš paldies visiem darbiniekiem. Viņi patiešām, ja šeit nebūtu to nama fanu, kas strādā šeit, tad arī Latviešu biedrība varbūt arī uz priekš tādiem maziņiem soļiem kaut, bet to smago vezumu, kas bija atstāts no iepriekšējās valdes, vai ne, no iepriekšējās darbības, arī tā skaitā es biju tajā valdē, tātad, ir valdam kopā tālāk. Īsumā par saimniecisko darbību. Kā jūs atceraties, 27. martā mums bija ļoti jauks pasākums, pirmā pavasara talka, krāmus ārā, mēs sākām demolēt, ko es gribu teikt, viesnīcu, kas bija paredzēta. Kā jau es teicu, un skaidrīt, varbūt jūs neieklausieties, ieklausieties skaidros. Ēkas vērtība ir 8 miljoni. Ēkas vērtība. To, ko mēs kādreiz balsojam par to, ka jāņem kredīts, un kredīts jāiekīlā visa ēka pa 144 000, tad salīdziniet 8 miljonu vērtība, kas ir, un 144 000, ko varēja banka iegādāties tādu summu paņemt ēku. Paldies Dievam, tas nav izdevies, jo sadarbībā ar banku un grafikiem maksājam, tātad mēs maksājam naudiņu, un lēnām ir vienam no tās bedres ārā. Tālāk, kā jūs redzat, te visi strādā ļoti čakli. Un es arī piedalījos, es baroju, atcerieties tie, kas ēda, tātad viss notikās. Te ir tātad otrā pavasara tālāk C korpusā paliek tikai sienas, Redzat, viens, kas ir palicis līdz šim brīdim, tagad mēs viņu nofotografējam 2 dienas atpakaļ, tā viņš arī tur dzīvo. Tajā ēkā pagrabā, 9. aprīlī. Rezultāts šodienai. Jūs redzat, kādas telpas izskatās tagad. Ēka, kurai ir 7 stāvi, tātad platība, kurai ir 430 kvadrātmetri, ir tādā stāvoklī. Kas notiek tagad? Tātad nekas, ēka tiek apkurināta, līdzekļi tiek tērēti, un ja mēs rēķinot to, ja mēs nebūtu uzsākuši un nebūtu pierunāti to ēkas demolāciju, tad mums būtu kaut mazākais ienākums, kas mēnesī, ja mēs to visu izīrētu pa vienu latu, visas telpas pie vienu latu, ko cilvēku organizācijas labprāt būtu darījuši, tad tas būtu apmēram gandrīz 4000 latu mēnesī, kas saktu tātad apmēram viena mēneša siltuma izmaksas, kas tagad ir 3800 lati. Tātad. Bet tagad mēs neko nesaņemam, mēs kurinam to ēku šajā augstumā, un tātad līdzekļi tiek iztērēti. Ēka stāv tādā paskatā. Jūs pēc tam, ja ir kāda vēlēšanās, jūs varat no maliņas paskatīties, bet, protams, uz tām grīdām, ko jūs redzat, pirmajā bildē augšā, tu nedrīkst kāpt virsū. Kas ir paredzēts? Kāda doma tagad? Protams, ne hostels. Ir tātad pirmajā stāvā ir domāts reģistrācijas un organizatoriskās telpas, tātad ir izveidot otrā stāvā konferenču zāli, kas mums ir nepieciešama, tātad varētu izveidot tas, ko varētu izdarīt ātri, piesaistot investorus. Trešais un ceturtais stāvs tie varētu būt ofisi un kultūras apmācības kabineti, jauniešu izglītības centri. 5. tā ir garderoba, kas domāts šeit priekš šīs zāles, tātad šis ir 5. stāvs.
tās saglabājās, un 6. 7. stāvs ir domāts tomēr naktsmītnes priekš jauniešiem, kas atbrauc no laukiem vai no citām organizācijām Rīgas, no latviešu biedrībām, no ārzemēm, kur varētu viņi apmesties tādā mazā viesnīciņā. Tas ir nākotnes plāns, tas ir. Valsts pieminekļa aizsardzības inspekcija mums bija piešķīrusi naudu, pateicoties Guntim Gailītim, 2575 lati. Jūs redzat, ir veikts jumta klājuma remonts, 61 tekošo metru apjomā, uzstādīts sniega barjeras 130 tekošo metru apjomā. Tas ir par to summu, kas ir izdarīts. Tā kā mēs arī ejam uz priekšā un kaut ko arī cenšamies un darām. Ir ļoti laba sadarbība ar SIA Sakrit, ir firma, kas ir veids ražo celtniecības materiālus. Mums ar viņiem ļoti jauka sadarbība un viņi mums ir piešķīruši, ziedojuši celtniecības materiālus, tas ir, kā pateikt, špakteles, krāsas un dažādākas celtniecības materiālus. Un pateicoties viņiem, esam izremontējuši paši saviem spēkiem, pateicoties mūsu darbiniekiem, Osvaldam un viņam brigādei, 402, 403 talvu un arī zelta zāles salonu. Tālāk jūs redzēsiet bildes. Tie ir 402, 403 kabinets izremontēti. Noteikti tagad esam izīrējuši. Šeit ir arī trepes, kuras ir izremontētas, ejot uz ofisu telpu, kas ir uz administrāciju, kur Stēla Līpina sēž uz to pusi, lai jūs zinātu, kur jūs biedra naudu maksājat. Šeit ir zelta zāles salons, ko jūs pat tās varēsiet apskatīties arī pārtraukumā, ka ir izdarīts ne jau fotogrāfija tikai, bet arī īstenībā. Augustā notika vienošanās mums ar SIA Begalots par pakalpojumu apturēšanu. Mēnesī, kāpēc mēs viņus esam apturējuši? Mēnesī tātad viņi mums tātad veica pakalpojumu par 1400 latiem mēnesī, ko viņiem bija jāmaksā. Mēs esam tātad ar viņu apturējuši to, jo tā summa, kas ir parāda summa, kā jūs redzējāt, 9000 plus 2500. 9000 to, ko mēs saņēmām mantojumā, un 2500, ko mēs slēptu rēķinu, kas bija noslēpts rēķins, kas netika vispār parādīts un nodots. Izrādījās, ka mums vēl nāk klāt tā summa 2500 lati. Kopsumā tā summa, kā jūs redzējāt iepriekšējā slaidā, ko skaidrīt jums prezentēju, tā summa ir liela, un mēs vienkārši turpinot un lūdzot viņu, ka viens cilvēks vai divi cilvēki atnāk un mazgā un tīra zāles, mēs vienkārši to summu nevaram samaksāt. Tāpēc arī ar viņiem darbību pārtraucām, un katru mēnesi viņiem maksājam 1000 latus, varētu to parādu summu samaksāt. Pateicoties mūsu trijām apkopējām, tiek tīrīta visa māja. Sadarbība ar Begalots turpinās tādā veidā, ja, piemēram, liels pasākums un jāuztīra grīda, ir jāievasko, tad mēs uzaicinām firmu, tad tas maksājums ir 70-80 lati vienai reizi. Tā kā mēs esam parēķināšani, ka tas mums ir daudz izdevīgāk nekā viņus katru mēnesi maksā 1400 latus un tīrība nav nekāda. Tikšanās ar Rīgas satiksmi mums ir par autostāvvietu priekšā, lai varētu mūsu pasākumu laikā mašīnas varētu nolikt, lai nevajadzētu maksāt. Tā satiksme ir tātad nākus mazliet pretī mums par tādām 3 vietām, bet tās sarunas turpinās. No novembra mums ir apturēti lifti, tātad bija 3 lifti mums ir un visus liftus apkalpo Šīnlēvs. Visi tie ietaupījumi, ko es saucu, viņi ir ietaupījumi, varbūt uz vienu ir 5 mēnesi lati, otrā vietā ir 20 lati, vai ne? Bet kopsumā gada laikā tas sastāda summu, un tā ietaupījuma summa, kas ir piemēram, veikta no augusta mēneša līdz janvārim, līdz decembra beigām, ir sastādījis gandrīz 6000. Tā ir tā naudas summa, ko mēģinām ietaupīt un samazinot izdevumus. Valsts pieminekļu inspekcija ir uzsākusi Rīgas Latviešu biedrības nama apsekošanu, gan ēkas, gan interjeru un novērtēšanu vairākās kārtās sniedzot ziņojumu. Mēs negribam smalkāk teikt to, kas ir, ko tad viņi ir atraduši un
kā pateikt, ir teikuši un kādā veidā viņi to novērtējuši to darbību. Jo negribam uz kašķi vilkt. Tas, kas ir bijis, protams, vai ne, tas ir sāpīgi, bet gan jau es jau teicu, mēs no tās pēdējās izlīdīsim ārā un sakārtosim. Gribu teikt, jūs redzat, mēs arī pateicoties Latvenergo, viņi atnāca un veica energo auditu. Kā jūs domājat, viss šīs lampas, viss šie prozektori, tas viss maksā naudu. Tas viss maksā naudu. Katra lampiņa, kas ieslēgt, tā ir nauda. Un tāpēc šīs lampas, kas mums ir tātad pēc energo audita ieteikumi, energo lampas, kura viena lampiņa maksā 4 lati 20 centīmi, viena lampiņa, bet viņa dod ekonomiju tātad, ja, piemēram, ieslēdzot šo lustru, tātad viņa stundā apēd kaut kur, rēķināsim 3 lati, ja tad ieskrūvēja tās lampas, ja tātad viņa patērēja kaut kur latu. Tātad tā ir ekonomija nākotnē. Tātad ir paredzēts, ka visas lampiņas tiks nomainītas uz energo, un šīs lampas, kas ir kluba zālē, tātad esmu ziedojis un dāvinājis šīs lampas, tātad kluba zālē Latviešu biedrībai kā Ziemassvētku dāvana. Jā, paldies jau, citādi es neaizrunāšos atkal. Paldies. Paldies, un ir ļoti vārdi. Stiprākais sieviete nekā es kā vīrietis laumēt cēlmē. Viņa ļoti gudra. Un ieklausieties viņā, ko viņa teiks jums. Paldies jums. Godīgi jāsaka, valdes pārskatam atvēlētais laiks ir beidzies. Bet gan par organizatorisko darbu un arī Latviešu biedrības stratēģiju nākotnē, es domāju, ka tie mums ir ļoti būtiski momenti, būtisks tēmas. Es lūdzu pilns pults dot laiku vēl šiem 2 referentiem. Paldies! Sveicināti, godātie kungi un cienījumās dāmas. Es ļoti priecājos un saku lielu paldies par iespēju mums tomēr turpināt mūsu ziņojumu. Un es vēlos jūs iepazīstināt ar to, kas ir noticis mūsu biedrībā, ne tikai no saimnieciskā viedokļa, bet arī vispārējais darbs, kas ir veikts, tātad viss organizatoriskais, pasākumi, kultūras, mākslas un citas aktivitātes. Tātad sākotnēji mazāk interesantais, bet ļoti būtiskais ir tas, ka pagājušā gadā ir notikuši 15 domas sēdes un 38 valdes sēdes. Gada vidū 20. jūlijā no amata atkāpās tā brīža Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Ingmārs Čaklais un Rīgas Latviešu biedrības doma ar lēmumu atcēla līdzšinējo vadību. 3. augustā darbu uzsāka jaunā valde šādā sastāvā. Priekšsēdētājs Gunts Gārvīts, priekšsēdētāja vietnieks Aivars Smagars un valdes locekļi Jānis Briedis, Lauma Cēlma, Marija Kiestāra Cēlma, Edgars Pucinieks un Skaidrība Nauma. Un šīs valdes darbības laikā līdz 31. decembrim ir notikušas 20 valdes sēdes. 2011. gadā nedaudz no saimnieciski organizatoriskajiem darbiem noteikti minams ir tas, ka mājā tika izsludināts slēgts konkurss nama apsaimniekošanas firmām. Diemžēl šis konkurss netika pabeigts, jo pirmkārt netika saņemta nama atbilstoši piedāvājumi, kā arī mainoties vadībai, jaunā valde pieņēma lēmumu, ka visveiksmīgāk namu var apsaimniekot līdz šim ilgstoši strādājošie, pieredzējušie jau sevi attaisnojušie un parādījušie darbinieki, nevis kāds apsaimniekotājs no malas, kurš veic šo darbu bezpersoniski. Rudenī tiek uzsākta beidzot pēc ilgstošāka laika pilna biedrības mans un cita īpašuma inventarizācija, kurā tuvākajā laikā tiks arī pilnībā pabeigta. Rīgas pilsētas būvvaldē un Rīgas domē ir iesniegts pieteikums par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Diemžēl līdz šim iepriekšējās vadības to nebija izmantojuši šo iespēju saņemt mums diezgan būtisku nodokļu atlaidi, kas ir 50%. Pēc tam mēs esam pēc šī iesnieguma izsniegšanas saņēmuši pozitīvu atbildi, un līdz ar to šobrīd tiek sagaidīts jau Rīgas domas pašvaldības vērtējums un atzinums par nodokļu atlaidi, kas būtu liels atspējas mūsu nama apsaimniekošanā. Bez tam decembrī noslēdz līgums ar akciju sabiedrību DTA par nama visu risku apdrošināšanu.
Uzsveru vēlreiz tieši visu risku. Līdz šim nams tika apdrošināts par 2600 latiem par daļu risku. Šī gadā tiek apdrošināti pilnīgi visu veidu riski. Tā kā jaunā valde savā darbā ir izvēlējusies strādāt maksimāli piesaistot kompetentus speciālistus visās jomās, un mēs sevi neuzskatām par kompetentiem mākleriem. Līdz ar to mēs esam noslēguši sadarbības līgumus ar 3 mākleru firmām – Immostate Latvija un Oberkals Real Estate Latvija, kuri sniedz mākleru pakalpojumus gan ilgtermiņa nomnieku piesaistē, gan atsevišķos gadījumos arī īstermiņa nomnieku piesaistē. Šis valdes lēmums ir nesis ļoti redzamus augļus, jo būtībā uz šo brīdi pilnībā ir iznomāts praktiski visas iespējamās ilgtermiņa nomas telpas. Ir palikušas 2, kurām pēc būtības arī ir kandidāti, un šobrīd notiek vienkārši viņu pārbaude un pārunas par potenciāliem līgumiem. Tas ir ilgstošs laika nebijis gadījums un uzskatāms par valdes darba lielu rezultātu, un līdz ar to arī atbalsta mūsu finanšu situācijai. Bez tam jaunā valde noslēdza līgumu ar Sijā Pica Art, iznomājot ēdināšanai paredzētās pagrabstāva telpas, kur ir plānots, ka tiks atvērts bistro, beķerē un alus bārs, kā akcentu liekot uz latviešu ēdieniem ar pieņemamām cenām, kas mūs visus varētu tikai priecēt. Pēc tam ir darba laiks ļoti visiem atbilstoši plānots no 8 līdz 24, un šobrīd nav vēl atvērts šīs ne bistro, ne alus bārs tādēļ, kā Sijā Pica Art piesaista savus līdzekļus un būtībā visu šī korpusā esošās komunikācijas tiek pilnībā nomainītas. Līdz ar to sākotnēji paredzēto ieguldījumu 55 000, būtībā 2 palielinot, kas ir liels ieguldījums un atbalsts arī mums pašiem, mūsu biedrībai, mūsu namu uzturēšanā. Pagājušajā gadā ir notikušas daudz tikšanās gan ar Rīgas domas vadību, gan ar ministriju pārstāvjiem. Tā 19. aprīlī ir notikusi tikšanās ar Rīgas mēru Milu Ušakovu. Ar kultūras ministriem savulaik 10. maijā ar Sarmīti Ēlerti un 24. novembrī ar jauno kultūras ministru Žaneti Jaunzemi Grendi ir tikušies otrajā gadījumā 24. novembrī šo tikšanos gāja nevis atsevišķi biedrības pārstāvi, bet uz tikšanos gāja visa valde. Pēc tam kopā ar mums gāja mūsu sadarbības partneri, kas sniedz mums juridiskās konsultācijas. 17. jūnijā notikusi tikšanās ar finanšu ministru Andru Vilku. Un 5. decembrī valde pilnā sastāvā tikās ar Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta vadītāju Gontu Helmanu, kultūras pārvaldes vadītāju Dzidru Šmitu un vadītājas vietnieci Aivu Kalniņu. Pārunas bija ļoti būtisks, īpaši mūsu biedrības kolektīviem, jo tika runāts par nodrošinājumu viņu vadītāju algām, kā arī iespējas sadarboties dažādos projektos, kas izsludina Rīgas dome un Kultūra Kapitāla fonds. Bez tam oktobrī notika tikšanās ar valsts prezidenta kancelēs delegāciju, kur notika pārunas par iespējām valsts prezidenta prezentācijas pasākumus organizēt šeit mūsu mīļotajā Rīgas Latviešu biedrības namā. Es domāju, tas būtu ļoti skaisti un ļoti atbalstāmi. Bez tam 17. oktobrī ar Latviju Energo valdes pārstāvjiem Mārku Kuņicki un Uldi Barisu devās valde, lai tiktos un runātu par iespējamām samazinājumiem cenām tarifiem, kas mums ir nama elektrībai, kā arī par iespēju veikt pilnu energo auditu mūsu namam. Tikšanās bija ļoti veiksmīgi tādā ziņā, ka šis energo audits tika veikts kā ziedojums Rīgas Latviešu biedrībai, par to neprasot nekādu samaksu pretī. 19. oktobrī savukārt valdes locekļi tikās ar akcijas sabiedrības Rīgas siltums valdes pārstāvjiem, kā arī 8. novembrī ar valsts pieminiektu inspekcijas vadītāju dāmju un speciālistu grupu, kur tika pārunāts iespējas nama apsakošanai, kā arī tālākai sadarbībai ar šo iestādi. Bez tam ir notikušas septembrī un novembrī vairāk kārtējas tikšanās ar Sberbankas vadību par kredītu nosacījumiem, jo bija ļoti būtiski panākt izdevīgākus kredītu maksājumus katru mēnesi, samazinot sākotnēji nepamatoti pieņemto lielo kredītu summu, kas ir ļoti veiksmīgi noslēdzies, un varu apsveikt jūs un mūs un visus mūs ar to, ka ir
šobrīd panākt vienošanās pār atbilstošu summu, kādu mēs varam atļauties arī maksāt reāli. Un Sepalda uzteica par paveikto darbu, gan gatavojot jauno budžetu, gan izstrādāt stratēģiju, gan sniedzot atskaits par iepriekšējā budžeta izpildi. Tālāk ir ļoti būtiska sadarbības, kas uzsāks 2011. gadā. Tātad rudenī jaunā valde ir atjaunojusi sadarbību ar Latviešu biedrības savienību un tikusies ar tās priekšsēdētāju Guntu Liepiņu. Līdz ar to šobrīd, pateicoties šī atjaunotajai sadarbībai, periodiski notiek šeit Latviešu biedrības savienība tikšanās. Pēc tam ir ar Rīgas Latviešu biedrības un Nacionālās kultūras attīstības fonda līdzdalību Rīgas Latviešu biedrība piedalās aktīvās nodarbinātības pasākumu atbalsts jauniešu brīvprātīgajām darbām. Pateicoties šī sadarbībai ar fondu, mums biedrībā darbojas 5 jaunieši brīvprātīgie, veicot gan saimnieciskus darbus, gan palīdzot dažādos trupas, maketēšanas un citos darbos, arī arhīvā. Ļoti būtisks bija 4. novembrī noslēgtais līgums ar Zvērnātu advokātu biroju Laviņš Laidiņš par bezmaksas juridiskās palīdzības sniegšanu. Līdz ar to šobrīd uz visām nopietnām pārunām, kad mēs tikamies ar banku vai citās jebkurās iestādēs, šī biroja pārstāvji piedalās un sniedz mums arī savu palīdzību, atbalstot ar juridiskiem skaidrojumiem gadījumos, kad mums pašiem pietrūkst šādas zināšanas. Kā arī viņi ir jau snieguši palīdzību debitoru parādu piecīņas darbā. Ļoti būtisks bija arī tas, ka mums bija iespēja noslēgt partneru sadarbības līgumu ar CATBC, kas veica finanšu vadības auditu par 2010. gadu un laika periodu no 1. janvāra līdz 31. jūlijam 2011. gadā. Un šī audita rezultātā mums tika norādīti dažādi trūkumi un kļūdas, kas ir nepieciešams novērt, kā arī kādu labojumu ir veicami, kas ir, diemžēl, bijuši ļoti nopietnas problēmas, teiksim, ir nepieciešams labot 2010. gada pārskatā nepamatoti norādīto zemes pārvērtēšanas summu, kas ir pretlikumīgi iekļauti ieņēmumus, kā arī nepieciešams veikt precīzi aprēķinus par reāliem komunālo pakalpojumu apjomiem stundā par telpām, jo, diemžēl, līdz tam laikam, kamēr tika pārbaudīts šīs finanses, šāda aprēķina absolūti nav bijuši. Tika, diemžēl, norādīts arī, ka ir regulāri jāsako biedru naudas saulaicīgai nomaksai, kā arī jāveic pasākums saistībā ar nenomaksātajām iestāšanās un biedru naudām. Jo, lai cik skumji nebūtu, mēs ļoti priecājamies par katru biedru, kas mums pulciņām piepulcējas, bet ļoti bieži piemirstās tieši šī lieta to nokārtot un tādējādi parādīt, ka es šeit esmu. Kā arī tur ir vairāk citi norādījumi, teiksim, nodalīt ienākumus par īres maksām, tos novirzot ēkas apsaimniekošanas izdevumiem, kā arī veicot aprēķins par īstermiņa nomu procentuālo sadalījumu. Bet es domāju, ka mēs finansu auditu atstāsim valdes un domes darba kārtībā. Un tālāk pievērsīsimies nākamajām. Tātad, kā es teicu, Latvenergo pārstāvji. Īpaši liels paldies jāsaka Denisam Beļājevam, kurš ļoti aktīvi, ļoti ieinteresēti un rūpīgi šeit veica mūsu biedrības namā energopatēriņu potenciālo novērtējumu, dodot daudz labus padomus un ievirzis tālākajiem, kā mēs varētu samazināt savus maksājumus šajā jomā. Bez tam ir uzsākta sadarbība un noslēgts līgums ar firmu Kredītreformu par parādu pieciņu, un kā nopietnas atbalsts ir šī iespēja darbiniekiem izmantot kredītreformas atsevišķu datu bāzi, lai pārliecinātos par potenciālo klientu maksātspēju. Līdz ar to mums samazinās risks iedzīvoties jaunos debitoros. Tas ir tādos, kuri nevēlas atmaksāt saņemtos pakalpojumus. Bez tam 2011. gada novembrī ir uzsākta sadarbība ar Ernst & Young Baltic, Rīgas Latviešu biedrības stratēģijas izstrādē, kā arī viņiem piekrituši mums palīdzēt iekšējo auditu tālākā veikšanā, un kā pirmais būtu funkcija audits. Bez tam no 1. septembra līdz 30. decembrim tika veikts pirmais iekšējais audits par ilgtermiņu nomas un pakalpojumu līgumu uzskaitu, kontroli un izpildus uzraudzību
Rīgas Latviešu biedrībā par laika periodu no 1. janvāra 10. gads līdz 30. decembris 2011. gads. Šajā rezultātā tika konstatēts, ka diezgan būtiskas problēmas šajā jomā ir bijuši un kas varētu būt arī saistoši, diemžēl, finansu problēmu rašanās gadījumos, jo, teiksim, no 47 noslēgtiem līgumiem, no kuriem 16 bija spēkā, 24 lāstībai zaudējuši spēku, bija arī 7 gadījumi, kad nomnieku tāvas neizmanto, bet līgumi ir spēkā esoši, nav neviena dokumenta par to, ka viņi būtu lausti. Diemžēl šeit ir jāsaka, ka šī bija pamatā C korpusa nomnieki. Tātad līdz ar to nav bijusi normāli sakārtota situācija, uzsākot demontāžas darbus. Bez tam ir bijuši daudz citas problēmas, teiksim tāda, ka mūsu namu kā juridisko adresi izmanto daudzas firmas, kuras šeit nav un kurām šādas tiesības nav. Kopā tādas ir 15 juridiskās personas. Bez tam tika konstatēti arī gadījumi, kad tiek izmantots Rīgas Latviešu biedrības nama teritorija. 2 gadījumos tie ir kafijas un dzērienu sīko uzvada automāti, kas ir izvietoti mūsu nama telpās, vai arī ārpus esošais autostāvvietas maksas automāts, kas izmanto mūsu elektroenerģiju, bet, diemžēl, vadība nebija uzskatīts par nepieciešamu piestādīt rēķinus esošo pakalpojumu apmaksai. Līdz ar to mums bija zaudējumi šajā jomā. Tagad pievērsīsimies labākām, patīkamākām lietām, un tas ir 20. decembrī tika svinīgi noslēgts Rīgas Latviešu biedrības sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti. Bija ļoti jauks un mīļš pasākums, priecājos un liels paldies visiem biedriem, kuri bija atnākuši uz šo svinīgo brīdi un bija kopā ar vadību. Tāpat tika pēc pāris dienām 22. decembrī atjaunots Rīgas Latviešu biedrības sadarbības līgums ar Latvijas Zinātņu akadēmiju. Tālāk runājot par pasākumiem 2011. gadā, gads sākās ar ļoti skaistu brīdi, kad klajā nāca mūsu pirmā gada grāmata Rīgas Latvijas februārī. Tālāk 30. aprīlī daļa mūsu biedru darbojās Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā kopā ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem. Un katrā ziņā liels paldies visiem, kas tur bija, kas darījām labus darbus, un no mūsu darba palika skaistāks kāds neliels stūrīts etnogrāfiskajā muzejā. Tāpat ļoti jauka bija aktivitāte, kas jau bija tāda sportiska, drusku trakulīga, kad 22. maijā Rīgas Latviešu biedrība pirmo reizi savā paspēšanas laikā startēja Norģijā Rīgas maratonā. 6. maijā notika jauno Rīgas Latviešu biedrības goda biedru Imantu Kokaru un Andru Kolbergu svinīgu godināšanas ceremonija. Ņemot vērā, ka veselības stāvoklis neatļāva 3. godināmajam, tas ir Imantam Ziedonim, būt klāts, tad pie viņa ciemojās 6. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības goda biedru zīme un biedru karti pasniedzot uz vietas. Tālāk, 26. novembrī tika godināts vēl viens mūsu biedrs. Tas tika piešķirt un jubilejas koncertā pasniegt Rīgas Latviešu biedrības biedra zīme, Rīgas Latviešu biedrības domniekam, mūzikas komisijas loceklim, vīru koru mākslinieckajam vadītājam, galvenajam diriģentam, profesoram Edgaram Račevskim. Visiem, kas vien bija iegriezušies namā, bet es domāju, ka tur bija iesaistīta ļoti liela daļa mūsu biedru. Prātā noteikti no pasākumiem nāk un ir palicis 14. maija vakarā līdz 15. maija rītam notiekošais muzeja nakts pasākums ar moto Kaimiņi. Bez tam Rīgas Latviešu biedrība pirmo reizi savā šā laika pastāvēšanas vēsturē no 7. marta līdz 30. jūnijam īstenoja projektu programmu izstrādu un ieviešanas atklāsot dialogu un komunikāciju prasmi attīstībai personām, kuras sniedz pakalpojums trešo valstu piederīgajiem. Un šeit tika saņemts Eiropas Savienības finansējums 34,775,70 lati. Un šajā sakarībā es vēlētos sacīt ļoti lielu paldies tiem gan mūsu biedrības biedriem, gan ne vēl esošajiem biedrības biedriem, bet aktīviem biedrības darbotājiem, kā arī bija iesaistījušies šo programmu izstrādē un piedalījās šī projekta īstenošanā. Tas ir koreogrāfam kultūras mākslas darbiniekam Ernestam Spičam, teologam vēsturniekam doktoram Guntim Kalnem, psiholoģijai Diānai Staņkovai un lektorai Anitai Krapmanai,
Tāpat liels paldies ir mūsu atbalstītājiem, latviešu folkloras krāsos vadošiem pētniekam Guntim Pakalinam un etnopsiholoģiem pedagoģiem Mārēm un Lēnai, kā arī mūsu biedra etnogrāfijas un kultūrvietas speciālistē Indrai Čeksterei, kultūra izglītības darba speciālistē Margitai Korietei un režisoram Pēterim Vilkasnēm. Jo tikai pateicoties šai jaukajai komandai, mums izdevās īstenot šo lielo darbu. Tāpat ir liels paldies jauniešiem aktīvajiem, kuri pirmo reizi veidoja nometnes, kā ietīkli mūsu biedrības darbā, un ir noteikti liela cerība, ka tas arī turpināsies šogad un nākamgad un arī tālāk. Un katrā ziņā pagājušajā gadā no 27. jūnija līdz 8. jūlijam norisinājās Rīgas Latviešu biedrības organizētā vasaras koledža, kurā bērni un jaunieši darbojās mākslas, skatuves mākslas un kultūrvēstures fakultātēs. Kā jau te tika pieminēts, 14. septembrī notika svinīga kultūras pieminekļa zīmes atklāšana pie Rīgas Latviešu biedrības nama, kurā pulcējās Rīgas Latviešu biedrības dalībnieki, biedri un citi interesanti. Tas bija jauks aizkustinošs mirklis un liels paldies Rārijam Šķepestam un viņa korim par to, ka viņš šo mirkli padarīja arī skanīgu un ne tikai skaistu. Tāpat 15. oktobrī notika tradicionāla kultūras programma ģimenēm Gaismas sauce, kas bija veltīta rakstnieces Annas Brigaderes 150 gadu atcerēji. 24. līdz 27. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un mēs, tas ir Rīgas Latviešu biedrība, organizēja apvienoto pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresu un Latgalnieks 4. kongresu zinātnes sabiedrību un nacionālā identitāte. Es ceru, ka jūs man atļausiet nolasīt vēstuli, kādu mēs saņēmām no Zinātņu akadēmijas prezidenta Jurekvaņa kunga. 2011. gada 8. novembrī Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājiem Guntim Gailīkim, Latvijas Zinātņu akadēmijas un apvienotā pasaules latviešu zinātnieku 3. un Latgalnieks 4. kongresa rīcības komitejas vārdā vēlos jums pateikt lielu paldies par dalību kongresā un jūsu saturīgo uzrunu tajā. Mēs esam ļoti gandarīti, ka Rīgas Latviešu biedrība bija viens no šī kongresa galvenajiem organizatoriem un aktīvi iekļāvās gan kongresa sagatavošanas procesā, gan tā norises nodrošināšanā. Kongresa dalībnieki ir ļoti apmierināti ar tiem pasākumiem, kur notika Rīgas Latviešu biedrībā un par kuriem tā bija uzņēmusies atbildību. Notikušais kongress ir labs apliecinājums ilgadīgajai un sekmīgajai Latvijas Zinātņu akadēmijas un Rīgas Latviešu biedrības sadarbībai. Kongresā izskanējušie galvenie secinājumi iekļautajā pieņemtajā rezolūcijā, kas tika pievienota. Ir taču patīkami saņemt labus vārdus. 3. novembrī sarīkot ciklā aktīvas tūplānā mēs sveicām aktrisi Ļaus un Kantāni jubilejā. Tālāk 27. novembrī tika organizēts labdarības koncerts Adventa gaismā, kurā mēs bijām kā partneri un saziedotie līdzekļi tika veltīti mūzikas instrumentu iegādē rehabilitācijas centra. Mēs esam līdzās bērniem ar cerebrālo krievu. 17. decembrī Rīgas Latviešu biedrības mūziķu iniciētais labdarības koncerts Tirdziņš nedara. Un liels paldies Putniem un viņa aktīvajai vadītājai Antrai Dreģei par šo fantastisko ideju. Un gaidīsim tālākos tikpat aktīvos pasākumus šādā virzienā. Bez tam decembrī Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa kārtībā reiz rīkoja akciju, kad vārds nevalds uz pārkotnēs teicienus. Bet mēs nebūtu mēs, ja mēs būtu bez mūsu fantastiskajiem kolektīviem, un tādēļ vēlos sumināt arī laureātus. Septembrī sieviešu koras Ausma, māsa Jelenā, Beļģijā ieguva 3. vietu 11. starptautiskajā kora konkursā, un novembrī Stašs Šimkus 18. starptautiskajā kora konkursā Klaipēdā viendabīgo koru grupā izcīnīja 1. vietu, lai viņiem skan tikpat skaisti arī tālāk. Un otri mūsu laureāti ir vokālā grupa Putni, kuri konkursā arī Legenda Leopoldē Džūras Francijā viendabīgo sastāvu kategorijā kļuva par uzvarētājiem. Un nobeigumā tomēr gribās atzīmēt arī visus, kas mums ir šajā gadā bijuši lieliski skaisti jubilāri. Tātad 11. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības biedra un literatūras komisijas dalībniekam literatūras zinātniekam Ilgonim Vērsonam apritēja 80. Pēc tam mēs suminām 30. augustā komponista